Evelīna, vai tu dzīvot Latvijā? Nu, kādu, teiksim, varētu salīdzināt šīs te divas tautas? Vispār nedrīkst salīdzināt. Protams, ka nē, jo, teiksim, cilvēku personība, viņi veidojas atkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam, to nevar tā kā, ignorēt. Un tur karstā valsts, tur vidusjūra, un tur cilvēki ir kaislīgākie, viņi ir skaļākie. Teiksim, kopējais decibelu līmenis tur ir krietni augstāks. Tā reāli, autobusa, tur nav. Autobusā tu iekāp, un tur no viena autobusa puses līdz, tur nezinu, vadītājiem visi kliedz kaut ko, un tur viņi sarunājās savā starpā, un tas ir pilnīgi normāli. Es kaut ko līdzīgu redzēju tikai Itālijā īstenībā, kā tāds trokšņa līmenis. Decibels ir lielāks, bet kā tu sevi jūti Latvijā? Vai tu jūti, ka tev nelaužas ārā tomēr tā mentalitāte? Brīžiem, kad es smējos. Man liekas, es pārāk skaļi smējos priekš Latvijas iedzīvotājiem. Bet smēties, tas šeit ļoti labi.